Dievs tevi darīs resnu. Es nerunāju par cipariem uz svariem, es runāju par cipariem tavā kontā. Salamana pamācības 13:22. Labā mantojums būs jūtams vēl bērnu bērnos, bet grēcinieka manta tiks taupīta taisnajiem. Jesajas 61:7. Par jums nodarīto kaunu jūs saņemsiet divkārtēju atlīdzību. Kauna vietā tie priecāsies par savu likteni, tie mantos savā zemē divkārtēju īpašumu, un tiem būs mūžīgs prieks. 5. Mūzes 8:18. Bet piemini to kungu savu Dievu, ka viņš ir tas, kas dod tev spēku iemantot bagātību, lai apstiprinātu savu derību, ko viņš uz zvērstu bija apsolījis taviem tēviem, kā tas ir šodien. Salamana pamācības 11:25. Dvēsele, kas bagātīgi svētī citus, taps stiprināta, un kas bagātīgi veldzē citus, arī pats kļūst veldzēts. Tu esi bijusi uzticīga, svēta, esi testēta. Turēji savu sirdi tīru pat tad, kad tevi nomelnoja, piedevi, kad tevi nodeva, paliki tīra, kad varēji iet kompromisā, un tagad Dievs saka, ka ir atbrīvošanas laiks. Ne spekulācija, ne manipulācija, ne lūgšanās, atbrīvošana, pārpilnība. Jūks tiks iznīcināts resnuma dēļ, Jesajas 10:27. Tanī dienā novelsies viņa asura nasta no taviem kamiešiem un noslīdēs viņa jūks no tava kakla, tas sabruks aiz viņa treknuma. Svētības, ko Dievs atbrīvos, saraus ķēdes, kas turēja tevi lejā. Dievs padara resnu tavu krātuvi. Debesis atbrīvo resursus priekš debesu uzdevuma. Tavs darbs ir palikt pie viņa kājām, un Dieva uzdevums ir dot resursus tam, ko aicinājis tevi būvēt. Esi gatava, cipari nāk.